jābūt pelēkām. O, to es saprotu. Bet jā, es nopirku jaunu kupeju, tāpēc arī pārdāju divkrāsaino. Arī, kur te būs dati, kas tur darīts no pirkšanas. Bet mums atņēma apskati. Nopirkām Madonā, Madonā mums apturēja. Aizvilku uz Jēkabpils CSDD. Un ieliku trīnieku, bet mēs esam atpakaļ trasē. Ja jau būs kāds video ar širo. Cope, debila Cope jau ir gaisā. Tiek mainītas koilas. Redz, kur ir pats labumins. Jāsamaina krustiņas. Tad jau notiks testēšana. Pirmais kārtīgais testēs. O, interkārs arī. Kādam ļoti patīk mainīt krustiņas. Tad atstām kaut kādu centra punktu. Es tu pacels vienā vietā dānkatu. Tagad mēs samainam tajā pusē, tad mēs paceļam. Samainam šajā pusē. Oh my God! Wow! Var redzēt, ka tas ritenis paceļās? Jā, var redzēt. Es domāju, ka redzēt. Pagad tajā pusē paceļās? Tas Ritenis. aizmumrēja? Jā. Tas jocīgs. Nē, tas jau nē, priekšēji. Bet jā, mēs varam visu 3 diskus samainīt ar vienu dankatu. Atbraucām ieliet degvielu. Tas tā kā Krievijā zelta M4, tā Latvijā zelta džikoļiem būtu. Kā tur ir vārā? Fitmens. Var tagad, jā? Pa 5 eiro. Vēlreiz pasaka. Tā ir vēl. Es arī apsijot necīgu. Tagad nav cilindrs. Kas tas bija? Huj zina. Jautājums, kāds spiediens aizmugurē riepā? Jā. Kāds apskatījies? Nē. Ja kaut kāds 10. mēģinājums Kārlim. Tātad, jā, esmu nobraucis jau kāds 10-15 reizes un kā nesanāk. Visu laiku vai nu atlaižu rokas vai kaut ko, bet mēs trenējamies. Man nelaiž prom, kamēr es nepabeigšu normāli. Kad es normāli neizdevu šlīkam. Tad redzēsim, kāds ir progress. Šī tur man neļauj izmantot. Šī, ja nu kas ir Meksika? Izrādās nevar braukt. Nav 2 mani skolotāji, Rināls un Kārls. Un Ernests ir privātais tehnicis, kas čeko, kā mašīna kustās. Viņš cilvēks katiem lietā. Un Andris ir vienkārši, kas to visu sabojā. Otrajā pusi tu sajūti.
93 reduktoru. Tā kā bišķiņš jāspiedzina citādāk, viņš drusmos. Updates tāds, ka patestēt baigi nevarēja, jo Kāra bija izšķīda. Un vakar Kārlis ar Lubānu un Rinaldu programmēja, jeb regulēja kupējnieku debīlo. Un šodien mums vajag sataisīt izplūdi. Tā, lai nopirktu tur vēl pāris dačikus un varētu braukt uz stendu. Pirmo reizi būšu stendā, vispārīgi kā tā. Un tad jau redzēsim. Šobrīd mēs, labi, vairāk Kārlis fleksēta, visi skatīsimies, vai kaķiks ir iekšā. Kaut kā tā. Pagaidām tāds, ka ir jackpots. Kāpēc neskaties? Jā, ieteicam. Ārsts aizliedz. Tur magnīts jāiepis no sēdiem. Nu, tas arī es neesmu labā fitness kanāla iegādājies to pakie. Redzēt manēja baļņika. Nelamājies. Kārlis sametrāja izpūtēju, to pārbaudīsim, kā viņš skan bez kārtos vātām. Rīks Kārlis! Startē. Viņš jau gāzējot būs skaļāk. Uzlab! Ļoti pēc, bļēģa, benzīna un, bļēģa, Skan labi. Ko es varu pateikt? Dabījām 100 eiro detaļu. Parādi, kā izstās 100 eiro plasmasā. Un Tā, re, kur ir 3D printēs detaļas tā. Blāģi. Snīps. Kroč, būs ko padarboties. Bet attiecīgi mēs vienreiz šo izdarīsim un mēs būsim jau, bļēģi, gudrāk bišķīši. Tagad mēs par šo samaksājam 150 eiro mazāk, bet pašiem viss jāsastelē. Jā. Un tur tu samaksās tos otrs 150 eiro, ko tu ietaupīji, ja nenopērko to dārgo. Rinaldams. Kā, bļā, te būs indi. Es gribēju nofilmēt. Secret content. Man tik daudz nemaksā, lai man filmētu. Kā tu viņam maksā? Jā. Viņš aiz, ka tu viņam nemaksā. Bet mēs paralēli taisam tur izdarīto. Un man ielūdz lieksnes, kas jau vairāk nav noslēpums. Kamerā izstāsts ļoti brutāli. Bet nē, ir jāsamaina sajūgs, izplūde, reika. Tas tāds mazais side hustles. Side quests. Viņš vien jāiet apskat. Cik forši atvērt jaunas detaļas. Nepagāja pat 2 nedēļas, ka jaunais sajūgs ir virsū jau. Jā. Thanks to Kārlis. At the same time,
Rinalds is working with the debut cope. How are you doing, my friend? Very nice. Tas ir karterim. Jā. Kartē tagad māja. Karteri? Mums ir augsts. Mums būs superīga eļļa. Filtrs. Un sveces. Un nopirkām krāsu, bet tā krāsa ir šitāda. Nopirkām lukturus, bet mums nav pagrieziena. Šitie no Riharda nāk. Jūrmāls pusē detaļas pie Riharda var dabūt pa labām cenām. Rinalds saka, te ir gatavs kaut kāds. Un kas ir ar viņām? Es, piemēram, nezinu. Rakstiet komentāros, kas ar viņām ir, ja es nezinu. Looks good to me. Rinalda atnāca. Paralēli gatavojam atkal pasākumam. MP7 kompaktu. Tas ir gatavs. Kā tajā diena garažā. Kā mums man paneli dod. Šis viss dēļ pēčkas. Tur noteikti kaut kāda kārtība. Vai ne, Mailo? Vai ne? Bet, kā jau teicu, tā mašīna pārdodās. Viņa nevis pārdodās, bet ir pārdota. Lai varētu sadaisīt pārējās. Šodien gatavojam kopu rītdienas standam. Kā jau vienmēr viss pēdējā brīdī. Skatīsimies, kas te lācīja pa vēdrā. Neizstās pat tik slikti, par otru pusi. Nav tā, ka studentam, ka blīvi piekaltos pie vāka. Eit nost viss eļļā, Kārl. Ej, tu nost. Bļāviens. Nu, kur ir simbolika? Ir mums pimpīši. No jā, starp citu, šīs tak DB sadalēnas te. Tikai vai tiešām tās ir kādi? Nē. Nē. Kāpēc man nepatīk tavi smiekli? Redzi, pēc tas ir sadalēni, jā, un kur ir BM rakstīts virsū. Jā. Jā. Nu labi, tā tad, ko tas nozīmē? Ka šis te pagaidām tiek noplēsts. Jo tur nav tādas sadalēts. Bēģi. Nevar notīrīt, nevar noplēst. Viss slikti. Nu, jā. Debip. Varbūt mums te ienāca info, ka oriģinālās tiek pārtaisītas. Viņam jābūt pelēkām. Es jau nezinu, viņas ir pelēks vai nav. Brē, viņām ir oriģināls BMW štampējums virsū, labrīt gauja, bļē. Labrīt gauja, bļē. Kroč, bet nu, tādi audio nevar no stoka dabūt, tāpēc mēs esam nesaprašanā. Mums tur ir bezvanos viena sadalēna un tā MP4 trīņu otra sadalēna. Tam es vēl varētu ticēt. Varbūt šis kods jāierakst. Jā. Rinalds no rīta veņķiks sataisīja. No 6 rītā. 7 viņš bija. Mēs atbraucām 9. Viņš pārskrūvēja klēmi, breģi, mīnus un masu uz kronšteina, nevis motoru. Jā, un vēl viņš sataisīja stūri, ka viņi ir taisni tagad. Un es samainīju bamperi, lai varētu tur dankrat celt augšā. Nebūs vairāk parking sensori, tāpēc, ka šitai balkai negribu caurumus taisīt, lai būtu parking sensori, bet šitai balkai bija un viss gāja. Esam ceļā uz standu. Mašīna nav reģistrēta, jo CSDD neapstiprina pārreģistrēšanu. Mēs ādam rīsus. Tad mēs ādam. Ko? Drīz būsim pie stenda, nodosim kaķiku, varbūt arī dabūsim naudu, par ko maksāt uz standā. Bet jautājums jums. Kā jūs domājat, cik zirgspēku būs? Kupu nevis kupu.
Un cik būs grieze? Cik tu saki? Kaut kāds 700 Nm un... Bet, ja nu godīgi, Es nezinu. Kaut kā 280 viņa kaut būs griezīt. Newton? Jā, zirgi viņa kaut kādā, es nezinu. Ideālā variantā, ņemot vērā to, ka mēs esam apvis, varētu kaut 230 dabūt ārā varbūt. Uz sadalē. Sāku 237 zirgi būs Tu jau tas ļoti daudz. un 298 Newton. Pēdējā pulā. Bet pirmo reizi braukšu uz standu. Uzliksim kaut flame tune. Jā, būtu flame tune, tad vajag atlaist gāzi, ka tur, bļaļ, izlējās kaut kā 3 litra benzīna ārā. Sākumā jāieliet degvielu, pagaidām maksā €77. Kulātu. Izrādās mums kaķis no N50 divnieki. Tu atdod sev kaut kādu metāla gabalu un tu dabū naudu. Tik vienkārši. Progress. Neatšķiries galīgi metams, jau pirmais mīnus. Tekstīts, ka pie mums... Ir ieradies pats slangais Kristaps no Valmieras. Kur gan bez viņa? Mēs bez viņa nedrīkstējām sākt regulēt. Bet mēs atbraucām 2, tagad pulkstenis ir... Cik ir pulkstenis? Pusels tuj. Mēs esam... Mēs jau ekipā ēduši esam. Jā, pīcis saidām. Bet tuj. Galvenais, kas izračīja visā braucienā, ir pats Volvo. Jā, viņš mums aizved pēc picām. Tagad mums vajadzēs atcerēties, kas ir bijis. Tad mums ir jānofilmē. Jā, bļēdz, šitas ir pats stāva totāli. Ja čipotājs to saka, tad nav labi. Jā, mums jauni detaļi. Ko es palētu garām, kamēr biju pēc granulām? Karoči, mega power skvirgi. Sandri, karoči, uzcep uz zilajām vakuum trubiņām. Viņam tādu rēķinu piestādīt. Bet izgriezām, cik bija 239? Jā. Tad jau skatīsies, kā būs tālāk. Karoči, tagad regulē. Tā kā braucot kalnā. Es nesapratu to terminoloģiju, bet tur karoči tur lopiņas smaidā. Bet tagad mēs samainījām tos kompjus un vajag kaut kādu uguns tjūnu zemešķies viens, kamēr mūsu Megaskurt softs Liepājā recoverosies, viņu vajag bišķiņ sataisīt. Pareizi skaties. Atkal problēmas. 88. ir augšā. Augšā mums ir 28. Nodarbojamies ar laukiem. Nevar ierakstīt kompjuterī. Mēmā to failu tagad. Mēs te kaut kāds manevrs veicam, es nezinu kāds, bet karoči mēs te kaut ko sagriezām, kaut ko samērām. Karoči, Sandrs, tā nebūs priecīgs dzīvē, kāds brīdis ir kaut un kompu. Jo šitā kompu nevarēja nolasīt, tāpēc, ka kaut kāds veiks, tas tev ir čigāns, ir uzlicis par laiku.